Jau daudzkārt es biju nolēmis nofilmēt šo video, bet es tiku kavēts. Tāpat kā Pāvils raksta vēstulē romiešiem, tie bija vai nu daudz darba, daudz pienākumu, vai arī veselība, vai uzbrukumu. Arī šobrīd kaut kas ir ar manu aci, bet es nolēmu neatlikt un dalīties ar šiem stāstiem. Vispirms ar Spānijas misiju. Tā bija ļoti īpaša, jo mēs burtiski redzējām, kā Dievs pieved cilvēks. Jau pirmajā dienā mēs piedzīvojām kaut ko ļoti neparastu. Visā Katalonijas apgabalā tika apturēta vilciena satiksme, un mēs nevarējām nokļūt uz mūsu draudzi, kurām mums bija jākalpo, bet mēs sapratām, ka tas ir Dieva plāns. Dievs parūpējās, kad vietējais vicemērs, policijas dienests, citi darbinieki pamanīja mūsu vilcienu stacijā un nodrošināja mums patvērumu lielas krusas negaisa laikā. Viņi pat teica, ja kaut kas notiks, mēs varam pat pārnakšņot tur uz vietas. Un mēs domājam, kāds ir Dievam mērķis. Mazliet vēlāk, kad mums jau ved uz kādu lielāku vilcienu staciju, mēs šī grupa bijām dažādās mašīnās un mēs varējām pasludināt evaņģēliju šiem šoferiem. Vismaz mūsu mašīnā tā sieviete, viņa teica, ka viņa ir atzisus savā ticībā un ka tas viņai bija vajadzīgs dzirdēt šo evaņģēliju vēlreiz. Kad gaidījām nākamo vilcienu, mēs mēģinājām vietējo šo teātra drāmu, ko vēlāk rādīt, un kādi musulmaņi jaunieši pienāca klāt un vēlējās uzzināt, kas tas tāds ir un ko mēs darām. Kad redz, jaunieši ir aplikuši rokas viņiem, kādi pieņem Jēzu un lūdzu, un viņi piedzīvo Dievu klātbūtni turpat tik dzīvā veidā. Un es esmu tik ļoti lepns par mūsu jauniešiem, kā tu redzi pie šīs La Sagrada Familija, viņi visur sludina evaņģēliju. Tur ir tik daudz cilvēku un viņi pieņem Jēzu. Jau nākamajā vietā, Mostolis, kas ir turpat pie Madrides, mēs kalpojām sadarbībā ar kādu vietējo draugu. Mācītājs bija vairākus gadus jau lūdzis, lai notiek kādas pārmaiņas. Likās tas tāds, neliels pasākums, bet vēlāk viņš liecināja, ka labā, kreisā, uz priekšu aizmuguri visās pusēs viņš saskaitīja kāds 5 cilvēkus tajā sekundē, kas pieņem Jēzu Kristu. Viņš jau bija tik sajūsmināts, ka viņš mums visiem nopirka saldējumu. Mēnesi vēlāk mums atsūtīja šo bildi, un tu redzi, šīs vietējās draudzes tur ir saņēmušās, ietekmētas, un viņi rīko jau daudz lielāku pasākumu, un cilvēki dzird evaņģēliju un slavēšanas mūziku un atgriežas, un šī ietekme ir palikuši šajā pilsētā, un arī nākamgad mums ir doma doties un turpināt šo darbu tur. Otrs stāsts ir par pāru misiju uz Rumāniju. Mēs bijām 6 pāri, 12 cilvēki, un šo misiju vadīja kopā ar savu sievu Agnesi. Mēs ar mašīnām devāmies uz Rumāniju un tur kalpojām dažādos veidos. Mēs izdalījām 25 cukurmaisus ar pārtiku dažādām trūcīgām ģimenēm. Sludinājām vairākos dievkalpojumos, čigānu dievkalpojumos, mazās grupās. Sievietes organizēja pasākums gan sievietēm, gan meitenēm. Un tā mēs piedzīvojām Dievu. Mēs redzējām, ka tad, kad mēs par kādu lūdzām, tad vairāk cilvēki no mūsu komandas viņiem vienu un to pašu iedrošinājumu vārdu, kā tādu ļoti spēcīgu apstiprinājumu šīm ģimenēm. Mēs redzējām, ka kāda sieviete, kad piedāvājām aizlūgt, viņa teica, viņi nometās uz ceļiem, uz grāns, uz smiltīm, uz ceļa, tik dzīve, tik patiesa viņiem šī ticība, un kādu tad ietekmi tas atstāja šī misija. Mēs, kā vietējais mācītājs liecināja, tad kāda sieviete šīs misijas laikā pieņem lēmumu, ka viņa vēlas kristīties, un jau septembrī notika šīs kristības, un to varēja redzēt viss ciems, visa kopiena, un tāpatās arī tik stiprināt šo pāru laulības, šīs attiecības, jo mums katru dienu bija kāda tēma, bija par komunikāciju, bija par seksu, par finansēm un par kopīgām interesēm, un šīs misijas laikā viņi varēja uzstādīt kādu mērķi, ko viņi vēlas sasniegt. Un 21 dienu vēlāk bija tāds mājasdarba termiņš, kad viņi atsūtīja, un tas bija tik iedrošinoši redzēt,
kādam ir uzlabojusi seksuālā dzīve, kāds bija mazliet kaut kur kritiski komunikācijā, bet atkal atgriezies, mācījies no savām kļūdām un tā bija uzlabojusies. Kādam bija uzlabojušās finanses un daudz aktīvāk gan svētī, gan ziedo, gan paši tērē. Un kāds atsūtīja savu bildi no randiņa, ko viņi bija ieplānojuši tieši misijas laikā. Un mēs esam Karosas Baptistu draudzē, bet stāsts iesākās Latvijas tūres pēdējā dienā. Es biju tur un aicināju jauniešus lūgt un klausīties, ko Dievs runā uz viņiem, kāds ir viņa nākamais solis. Un viena jauniete vēlāk teica, es vēlos pieteikties, palīdzēt, kalpot ar slavēšanu Karosas draudzē. Es varu apliecināt, mums tagad ir slavēšanas vadītāji, mums ir arī jauniešu vadītāji, arī svētdienas skolas vadītāji ir on fire. Un šī mēneša beigās notiks jauniešu nometne ar nosaukumu Fire Up. Es gribu pateikties Dievam un gribu pateikties tev par tavu atbalstu. Un es aicinu tevi turpināt arī atbalstīt šo kalpošanu un arī paturēt mani lūgšanās, lai Dievs tev bagātīgi svētī un viss gods viņam.